Filmas Latgolis laikadečs otrā filmēšana notiek Sakstagala pagastā Franča Trasūna muzejā Kolnesāta. Šeit tiek filmēta epizode Kāzas Latgolē. Tajā piedalās gan vietējie iedzīvotāji kā kāzinieki, gan kā galveno lomu atveidotāji. Filmas scenārijas autore ir latgaliete dzēniece Anna Rancāne, kura caur Jāņa Klīdzējas stāstu Zelta krustiņš ataino cilvēku ikdienu un paražas 20. gadsimta sākumā. Tā ir filma par nelaimīgu mīlestību, par mīlestību visa mūža garumā, par tīru, skaidru latgaliešu dvēseli, kurš nespēja otram nodarīt ļaunu arī tad, ja viņam pašam sāp. Jo Latgales vēsture nav iedomājama bez cilvēku mentalitātes. Latgalē šie cilvēki, man šķiet, gan agrāk, gan arī tagad pārsvarā bija skaidri un bez viltus un bez naida. Filma top vien pateicoties cilvēku entuziasmam un labajai gribai atbalstīt jauna režisora ieceri. Tie cilvēki, kuri ir iesaistījušies, viņi arī ar savu sirdī un dvēseli ir tīri latgalieši un grib arī tie būt un kaut nedaudz atgriezties vēsture, kad dzīvoja viņi vecāki, viņu vecvecāki un izbaudīt to laiku, kā viņi jutās. Aktieri par režisora ideju ir gandarīti pat tad, kad jāpārfilmē viens dublis aiz otra. Pārējiem aktieriem tikmēr nākas gaidīt savu kārtu, kad tiks uzņemta nākamā aina. Laba ideja, ļoti laba. Jā. Man ir gadies, es zinu, kā tās kāzas agrāk svinēja un atceros labi, ka es vēl biju maziņa. Un tagad tas viss notiek tā, kā agrāk bija. Varbūt vēlāk tas noderēs, jo tas tomēr tiek iemūžināts un ar laiku tas viss pamazām pazūd. Un latgaliešu valoda kaut vai arī, ja mēs skatāmies ļoti labi, ka visa filma ir latgaliski un patiešām kaut vai vēlāk, nezinu, varbūt pēc gadsimtiem kādiem cilvēki varēs paklausīties, kā latgaliski runā, nezinu. Lai gan vēl ir daudz neskaidrību par finansējumu un filmas veidošanas procesu, tomēr režisors ir apņēmības pilns filmu Latgolis laikadečs pabeigt nākamā gada pavasarī. Ai, Naitinis, nu já não vai as coisas, nu, tiek vai as coisas.